skaists. Cik skaisti. Liksim. Tad jāiet. Un piecis. Nu, kā izstās. Filmējos. Tā, pēc kafiju uztaisīt. 18. janvārs. Janvārs. Rītausni. Rītausni. Skai pagaidām, ko tas. Skaisti. Pulkstens ir teikt 9. Nē, vasarā tik vēlu. Jā, pat jau saule jau pat zenītā. Švilāps esmu. Nē. Jo, tas rīt kafiju. Pabeidz vienu darbiņu, pabeidz. Šodien būs jāiziet pie zobārsta. Otru reizi šai gadā un šai mēnesī. Izrādās, es tam vakar draugu satiku, viņam 3 sīkie puišeļi, un skolnieki. Viņš vēl dar pie zobārsta. Es saku, piena zubs blombē un viss pārējais. Nezinu, ka piena zubs blombē. Bet tā jaunībā, piena zubs rojārā. Šitie, jaunāk man gās 5 gadi ir. 5 gadi, jā. Un baigi agri. Pakaļ, man vēl pilna pienzubi bija, man kāds 1. klasē, un skolā viss. Es pat tagad neatceros. Cik man bija pienzubi diezgan ilgi. Tā. Piena zubi. Es gribēju sīks, es piena zubus, visus, kas ļurkāju rāva ārā. Es kādu vēl tagad atceros brīdi. Es dažu mocību, man kāds nedēļu. Viņu kustināju,
ka man viņš izrauj pats saru. Vispār vajadzēja rakstīt, bērnībā rakstīt dienas grāmatu. Jā, vispār vajadzēja bērniem, vispār pierakstīt, kur jāpierakst. Tāds tādi, pišķi. Izcēstosim, Tagad tā bija, tā kā es tā bija neapzinātā bērnība. Zinu, kad es braucu uz autobusā, kratīju zobu, kustināju. Es pirmā gadu vienu autobusā pat izrauju. Man tikai divas pitras bija iebrauc autobusu. Bet, ļoti maz laika īstenībā, 10 minūtes. Bet es arī pat tad es paspēju pakustināt. Vienkārši es kāds par raušanu runājis, ka es iešu pie zubās, man viena zuba vecs rauc sārā. Man viņš tagad nīd. Un viņš ir palikt tikai sakna, kas pārdalījusies pusēm. Nav variantu tur salabot. Kādēļ bija blombēts, blomba izkrita, zubs pārlūza. Un tā. Jā. Tas mišins spolu, kā trauks bija, viņš atveda puišļu, savu draugu puišļu apaus, lai man mutrīti sataisīt. Rīgā, tur tā klibo, tam līdzīgi, es saku, es viņu mišins spolu, kā ar savu laikā, pie pārgadiem, uztaisīju, lai viņš tur, viņam invalīds, lai viņš ārstējās, viņam ir tur. Saka, kā es ārstē, jo viņš saka, jā, kad paliks glīgs sūdīgi, tad viņš atceries pa spolu un izvilks spolu ārā. Es varētu pat mišins spolu, bet vienalga, pat tie, kas es un draugam, vienalga viņi izvilk tikai, to spolu izvilk tikai pēdējā, kad ir pēdējā variantā. Nenodarbojamies ar profilaks nenodarbojamies. Nekā, laicīgi nesāk, bišķi izsāpās, nesāk, jo. Baigi sūdīgi, es arī, te zobi bija uzpalps. Kas sāpēja, tad es atceros pa spolu likt pie zobu. Uzpalpam zobu pārgāja, pēc kādam tikai otrā dienā tikai, vai trešā, kā tā. Tas tā. Pat, ja tev ir kaut kāda iekārta, kas tev ārstē, tad tev ir ļoti liela injekcija. Man kas, bet visas slimības. Te ir tāds spoli, kas ārstē, tas ir tāds, tas ir ļoti liels tāds efektīvs ierocis pēc slimībām, jā. Kad te tāds mājās ir, tad baigi tāds liels gandarījums. Es domāju, lielākādēļ cilvēkam tāds nav. Vajadzētu kaut ko labot šajā sakrā. Es domāju, ka man tā mišins pulu jābūt katrā mašīna aptieciņā. Kur mašīna aptieciņa? Mašīnā. Kā obligāts aksesārs.
To skaisti. Nu, rīti skaisti vienkārši. Rīti skaisti. Tas taisa rīta ausmas. Vienkārši piecelos, ieraudzīgi, apsēdos, dzer kafiju pie loka. Un jā, es tā biju tā. Man draugs arī, viņš arī ies raud zobārā. Jā, viņš tikai janvārī pierakstījies pie zobārsta. Klasbītis, pamatskolā mēs gājām kopā. No pirmās klases. Un tagad jau tas ir gadi. Tas ir ļoti. Jāžāvājās. Nevar ko izdomāt, ko varētu pastāstīt. Es tā kaut kāds visās pareģionis pastējos tam līdzīgi. Pareģojums. Tas vecs. Kad Sīrija, kad Vanga, tā bija pareģotā tā vecinītā Vanga. Savā, kad par to Sīrija kritīs, tad tikai kaut kas būs redzams. Tad bija sen atpakaļ ļaujas parība. Tagad Sīrija krīt. Es tā tagad pastījos kartē, kur tā Sīrija atrodas. Es domāju, ka viņi citā vietā atrodas, bet viņi pie jūras gar Izraēlu, Turcija atrodas. Visvēlākā arī kaut kāda šitie, jo no Sīrijām, kas tur atrodas ar tie Sīrijā, tie melnie magi dzimteni atrodas, melno maģijas dzimteni atrodas Sīrijā, kas te Krievijā tur valda. Tur. Jā, tur savā laikā, bet sen atpakaļ, kad viņi tur vēl Krievi bija tas Sīrijā, viņi tur orķestri bija aizduši uz vienu kaut kā tur drupās nospēlēja Sīrijā. Tas vienkārši, tas izstījās diezgan seriālistiski, jā. Viņš aizved veselu grupu, viņi tur uzstāja instrumentus, nospēlē kaut kādu tur ķipa dēmoniem veltīt to skaņdarbu. Un pēc kaut kāds tur pāris dienām tur viss sabumbo tur, tie sīrieši. Vispār tur bija tas tāds, tur tādas demoniskas spēles notiek. Demoniskas spēles. Augšā debesis zils. Tas zilais smuka izstās, jā. Savulaik tā. Un par to nākotni. Un tur ir tāds variants, kad par tiem parīkiem, kad tur tā tur nākamais tas tā, bija Krievi tur karos ar poļiem, un pēc tam karos ar vāciešiem.
Nu, čipa iekšā, jā. Tagad būs Krievijā vispār mobilizācija. Es domāju, ka arī sievietes mobilizēs. Sievietes arī mobilizēs. Visas bābas. Tagad tāda vecins palikuši bez sievietes. Mobilizēs sievietes. Viss ir tur. Jo mobilizācija tagad ir. Mobilizācija ir bez vecumu un dzimumu ierobežojumu. Tur ir rakstīts tikai līdz 60 gadiem. Līdz 60 gadiem. Tas ir tā nosacīts līdz 60 gadiem. Pasties tev. Tev ir 60 gadi. Tev būtu pat 70. Nē, tu īsties kā 60 gadi. Iesarmīgi. Uz dokumentiem neiztiesies. Tāda mobilizācija. Un obligāti būs abām pusēm būs sievietes. Jo sievietēm tendence pārbēgt. Tur būs pārbēgšana, būs abās pusēs šausmas. Tas būs baigi. Es tādu, un principā, ja tas tā būs, tas līdz martam paredzēts. Principā vajadzētu tikties kaut ko, vajadzētu kādā ceļojumā aizbraukt. Paspēt. Janvārī vajadzētu sākt braukt. Nākamgad janvārī. Tagad svētkiem būs ļoti dārgi viss braukšana, viss tam līdzīgi. Pēc jaungad svētkiem, tieši pēc jaungad svētkiem, varētu būt lētāk. Es tā domāju. Aizbraukt pa ceļojumā, jaunā gadā. Jaunā gadā, jauna ceļojums. Nezinu, kur varētu aizbraukt. Kaut kā tālāk no Eiropas. Uz Ameriku, nē. Uz Austrāliju. Tas ļoti, nē, no Austrāliju iekšā kaut kādī. Man gribās uz Jaunzēlandu aizceļot. Uz Jaunzēlandu, jā. Uz viņu, lai aizceļot, vajadzīgi kaut kāds ļoti garš maršruts jāuzstājas, ļoti garš maršruts, lētāk. Lai ceļojums uz Jaunzēlandu būtu tā ļoti liels ceļojums. Tā. Lai uz Jaunzēlandu būtu liels ceļojums. Un jā, būs tāda konfrontācija. Visā pasaulē, es tādu Piļhu skatos, sievieti tādu Piļhu. Man liekas, ka vienīgu tādus. Es vispār YouTube tagad skatos ļoti daudz sievietes tagad skatos. Tādas, Putnu baršumu tieši, es domāju, ka nofilmēs, es nenofilmēju. Viņš galvas bija te, putnu baršs liels. Putnu ten. Viņi lidos priekšu, tas redzēsiet. Piļhu, viņi stāst par to, kad vispār ir. Vispār par šo situāciju, kas pasaulē ir. Tā, no ezoteriskā finanses, tas ir tāds, kāda līguma ir. Kāda tie līgumi ir un kā viņas izpilda. Kāda līguma sekas. Kāpēc naudas nav pasaulē. Mums jāsaprot, ka, principā, pasaulē, lai uzvarētu Padomju Savienību, 1980. gadā uztaisīja finansu feodālismu. Feodālismu sistēmu uztaisīja. Feodālismu sistēmu. Feodālismu sistēmu ļoti, kad to naudu drukā, mašīnu drukā, imitēja, viņa grauj ražošanu, visu
postmodernisko, kas bija rūpniecība, kas visās pasaulās vietās bija sabūvēts rūpnīca. Mums vienkārši grauj, tas feodālismu grauj. Un epopēja tas pēc 10 gadiem sasniedz visu padomju savienību, un padomju savienību sabruka, jo visi tie vecie komunisti gribēja kļūt par feodāļiem. Feodāļiem gribēja kļūt. Viņi savaldzināja feodālismu, jā. Avāra feodālismu vāra. Viņi pēc savu apmācīja visus un tam līdzīgi. Un man vienkārši domāju, kas tā sistēma, tāda, veca, man tikai, man izties veca, kaut kur tāda vēsturiski atpazīstama, tā. Jā, tas ir tāds, tas ir finanses feodālisms, un viņi tagad, viņi vajadzēja uzreiz likvidēt pēc padomju savienības sagraušanas bija, bet viņi nevarēja apstāties. Vajadzīgi, stiprai varēja būt, kas apstāties. Pagaid, budinātājs. 9 ir, jā, 9. Un tas feodālisms, jā, un es domāju, ka īpaši feodāla sistēma bija 30-gadīgais karš, ļoti, pie Eiropām viss bija 30-gadīgais karš, ļoti, resursus ietilpīgs, un, man kāds uzvēlētā bija Francija, jo viņi visi bija, visiem bija zaudējumi, vienkārši Francija bija vismazākie tie zaudējumi, mazākie zaudējumi, 3 reizes mazāk, kā pārējiem. Uzvērtēt bija tas, kam bija, tagad arī uzvērtēt būs tas, tagad, kam būs vismazākie zaudējumi. Zaudējumi būs visiem. Bet, 30 gadi nebūs šitas graušas, bet es domāju, gadi 3, laiks ir 10 reizes vairāk, 30 gadi nebūs. 3 gadi. Jā. Un šitos karus jau, principā, tas jā, tas tāds, un tāpēc feodāla sistēmas ļoti nav izdevīgi ražošana. Ražošana nav izdevīgi. Jo finanses tirgu viss liekā naudu, viss aiziet uz finanses tirgu var nopelnīt vairāk. Ķipa nopelnīt. Jo tā ir vienkārši imitē tā nauda. Ķipa un tā ir tāda baigā narkotika izcīpa. Tā ir baigā narkotika. Tā ir tāda baigā atkarība un narkotika, jā, tā kā tur. Un tā. Es vienkārši tagad, labi, es skatos vienu tādu, tad vienu tādu žurnālistu arī, tādu kundzi skatos. Tad ir no Sicīlijas viena tāda, kas vēsturiskās ēkas skatās, viņi labas dažreiz grāmatas apskata tādas idejas. Es vai vēl tur bija kaut kāds, vēl bija viena tāda, vēl 2 vēsturnieci arī, viena no Sanktpēterburgas pastos, jā, ir tāds, viena tāda, kas ir tāda, kas par Francijā dzīvo, arī vēstures tāda. Un pirms gadiem, 3 gadiem, jā, man nebija neviena, kas saka, jā, līdz sievietē. Ka tāds sieviešu bokiem nestījās.
tā. Es tagad vienkārši, es gribu izraut visus zobus, kas var potenciāli sāpēt, lai man ceļojumā nekas nesāp. Man tā doma ir. Es gribu izraut vienu, man tāds izaudzis gudības zobs pirms 5 gadiem sāk augt. Viņš jau tā kā blina aug laikam, vai kā, kaut kā bišķi, maziņš kaut kas sānos. Gudības zobs vēl jāizraut. Šis zobs, kas man te ir jau. Un tad es būšu viss kaitīgos zobus, kas man var ceļojumā traucēt dzīvi, būšu izraus, un tad var ceļot. Sagatavojies par ceļošanu. Kā gaišs, cik tas saulēkts ir būs. Un tā. Jā, un tie visādi tādi fakti vienkārši, tad tie vēsturiskie fakti, tad baigi liek, tādi kā sīkumi daudz tādi, jā, bet baigi jāpārdomā. Es vēl pirms kādreiz, tāda ekonomiski, tas Kāzīts, viņš bija kādreiz valdībā tur, kādreiz bija, 90 gadus bija valdībā, tur tas ir valdība. Viņš ir tos, bet viņam ir tās, viņam ļoti labi tā vēsturiskās tos faktu līdzības, un tā, viņam tā tie stāsti ļoti labi. Man patīk viņam par tiem stāstiem, un ko viņš stāst visādas. Kā Kāzīts stāstā, man ir tā pamācošs stāsts, kas kontekstā to, ko viņš stāst, bet tas konteksts, ko viņš stāst, tas tā nevis, bet tas stāst, kas paskaidro situāciju, ir interesanti. Tas man... Jā, es klausos krievu valodā, viss tas blogs krievu valodā klausos. Angļu valodā es nezinu. Vajadzēja kaut ko sākt mācīt, nezinu, angļu valodā, nezinu. Kādu programmu vajadzētu atrast, kas ir online, kas ir bez online, vienkārši tulko tādu vajadzētu. Balstu tulko, tad programmu atrast. Bija tāda balstu tulkotāja, kas, valodu tulkoja. Kad bija, kas ar balstu tulko, es jau zināju, ka tāda ir 20 gadus atpakaļ. 2000 gadā bija tādi biekšana, bet viņi nopirkt nevarēja, bet viņi bija kaut ko tie bagātie cilvēki. Viņi tādi, kas iekšējā. Kā jau vajadzētu darēt, kad tev kaut ko stāst. Es zinu, ka ir kaut ko ķīniešu valoda, tur ķīnieši tur ieliek austiņu, būtot austiņu ieliek, jā, tur tev kaut ko tur. Viņi tur stāst, tev ir sinhroni, to, ko tu runā, ķīnieši tur tulkojas. Tu kaut ko pasaka, viņš tur vai tekstveidā, vai tekstveidā, jā. Tekstveidā vai pasaka, jā, un tā. Es zinu, pāris gadus atpakaļ, tu viens blogeris, viņš Ķīnā tur īrēja dzīvokli, un tad viņš tur var teikt, kaulējās, jā, tur vecinīt, tur, šis ķīniešu valodu nesaprot, prasa daudz, 2-3 vairāk. Tā. Tas, lai varētu tur tā. Tādā aspektā.
Iepsas pasam, kas termiņš ir beidzās. Iepsas pas. Iepsas. Pat neskatījis. Jā. Un kaut gan varētu arī nebūs, tā mobilizācija, ka būs, piemēram, Latvijā, ja kaut kāds, piemēram, ja būs tagad tur. Es, piemēram, jo notiek, nevis tas nav karš, tas ir, tā ir feodālā sistēmā, būs uzsācis feodālā sistēmā. Kad uzsācis šo feodālā sistēmu, jā. Nav rūpniecības, nav ko cilvēkam dot strādāt. Un cilvēki tur, var teikt, ir tā kā pēc sistēmai, ir tā kā lieki. Tagad liek un tāpēc šādi kāri notiek, vienkārši, lai utilizētu cilvēks, vienkārši, liekos cilvēks, jā. Vienkārši tas vienkārši ir tāds, tas no tās pašas variants, kad, tur bats sākās Amerikā, un tur soju bēri okeānā, lai, ziniet, cenas tur nebankrotētu lielās kompānijas. Ļoti daudz cilvēku, kas gāja badu nāvē, var teikt. Tomēr tas ir tāda, tā ir tāda, tur genocīda attaisnošana, jā, tāda necilvēciska, jā. Jā, attaisnošana, jā. Pēc kas mums arī liekas, ka mums jau te ir ļoti mierīgi, vispār mierīgi, nekādas tur par kāru tur. Bet vienkārši nebūs nauda, vienkārši nauda, tagad nebūs naudas. Tā Peļikovs vienkārši stāsta, ka tagad viss finanses sistēmas iekš, viss ir naudas drukāšana mašīnā apstājusies. Tagad izņemās nauda, kas ir iedzīvotājiem tagad depozīts, kas tur Krievijas pēdējais, tur 35% depozīts gadā, 35%. Viņam tikai nesen bija tie dolāri kritin par 10%, jā. 20 pa vienu dienu, jā. Bet Latvija arī ļoti visu. Es kaut kāds spēlēju internetā, man bija reklamēja, kad vajag tur noguldījums bankās guldīt. Latvijas reklāma. Googles reklāma vienkārši, jā. Tur. Es domāju, ka sasparošies, ka ziniet, ka nemaksā šitie cilvēki tur tās, minimāla alga, jā, tur, citā nauda jāmaksā, minimāls algas, diezgan liela summa jāmaksā. Katru mēnesi sociālā iekšā. Pēc sociālā tās nodokļu grāmatā redzēt, kur ir tie kaitnieki, viņiem uz to kaut kādu, dūmu nāk, kad viens kurstī nāk dūmas, kur tik miglains. Viens pidumā viens kurstīs pidumā viss sēt. Un tas ir viena kvartāla attālumā galvenais. Ļoti lēns vējš nāk, ļoti lēns. Jā. Kas pie kā es paliku? Man dūmi, ka es uzmanību novērst. Jā, tur arī bišķi lēns, viņš būs lēns. Tā. Kas pat man brīna doma gājiens no vījums saplist. Par tiem depozītiem, jā.
Un cilvēki vienkārši, Latvijā arī tos depozīti maksā, bet jūs to naudu neredzēsiet. Vienkārši neredzēsiet. Es varu vēl no tas Peļikovs, kad visi tie uzkrājums, padomus savienības uzkrājumi, kas iekšā, ko pasadināja, ko nobankrotējuši, ka tie uzkrājumi nav. Tie vienkārši uzkrājumi ir iesaldēti. Vienkārši tie uzkrājumi tie iesaldēti tieši tāpat, kā Krievija nospēja tos visus iesaldētos uzkrājumus. Tieši tāpat tas uzkrājumi ir iesaldēti. Mani bija tur pārēķināja, tur apdrošināšanas uzkrājums, tur 5000 rubļus krāja, ļoti smagi krāja. Un tie bija, cik tie 5000 pārēķināja pa iekšanu, 25 lati. Tas ir, mūsu notājums būtu 40 eiro, ne 40 eiro, mazāk. 30 eiro, jā. 35 eiro. Cilvēks tur 15 gadus krāja, smagi strādāja, pusalga gatavi jau, un viņš dabūja pa, kaut ir 35 eiro. Tā skaisti. Saulēkts. Tā mēs pietuvināsim. Viss iesaldēt, viss tiek. Tā mums vispār apzaga padomlaika. Pēc tam, tas ir 89. 90. gadā apzaga. Pēc tam apzagšana pēc 96. Pēc tam 2000 kaut kādā arī bija 2001. kaut kādā tur gadā. Pēc tam bija 2007. 2008. gads. Tad bija 2014. gads. Tad bija tāds, mazāk, bet 1990. gadā bija ļoti liela ekonomika apzagšana bija, jā. 90. gadā, pēc tam, iedomājies, ka cilvēki sakrāja pa 6 gadiem visu naudu, to visu arī nospēr, jā. Visiem, jā. Bet tu jau arī, tur arī, kā izgreb naudu ārā. Kā var izgrabt naudas, un toreiz maksāja Banka Baltija depozītu 250% gadā. 250%. Vienkārši pārdeva māju, dzīvokļus, mājas, visu naudu bankā nesur. Viņas vajag jāapzog. Viss šitādi, kas grib haļāvu, viss, kas vēlās haļāvu, viņas obligāti jāapzog. Tur speciāli vairākas reizes paudzē, tur pat ja tagad būs 100% tev bankā, tu maksās man tāds aizdoms, ka es tajā laikā vēl taisīju students biju 96. gadā, 1996. gadā, un es taisīju to kredītu pieteikumu, tur marketinga plānu, kā tur visāds akcijas taisīt, tur medzīgi tur, universāla veiklām universāls, $4 miljoni. Es domāju, ka viņi to naudu, par 10% maksāt, bija 10% gadā, 10%. Valstī, kurā bankas maksā 250%. Es domāju, ka viņi to naudu visu noguldīja Bankā Baltija. Es domāju, ka viņi ļoti daudz tās kredītas deva. Tas bagais plāns, psiholoģija cilvēks zina. Viņi sadeva ļoti daudz kredītas. Visi tie, kam sadeva kredītas, vienkārši sanes Bankā Baltija sanes. Un tā sistēma, kas sadeva to kredītas, izņem no Bankas Baltija visu to naudu. Izņem ārā. Un viss tie, kas vispārējā palika parādā, bez procentiem, un dabūja arī tos īpašumus, jo viņi dabūja visus tos īpašumus, dabūja, kas deva tos kredītus, jo viņi zināja, ka vispār tā vienkārši, tā ir tāda afēra, baigā afēra, tā ir, kas atsās
feodālās, kas tas feodālā afēra, feodāla papatīk. Jo viens drukā naudu, viņš dod vēl iegūst reāls īpašums, jā. Uz līgumu saistību pamatu. Tā ir baigā afēra, jā. Bet tas es tā padomāju, tas baigais. Es pat tagad šajos laikos, ja pat tagad 30 no 40% maksāt bankās, cilvēki pārdod savus īpašumus, skriet, visu naudu nolikt bankās. Pēc tam viņi visi padiši to visu tā naudu. Ne, būs 40% maksās, obligāti maksās 40%, 50% maksās, jā, lai viss skaidri nauda, kas tie cilvēki uzkrājumi, lai visu izgrābt, jā, jo nu, viņi tagad nevar drukāt naudu, apstājusies drukāšanas mašīna. Viņi tā griebi ārā visu naudu. Un tā. Es domāju, ka viss rūpnīca, jo visi galvenais, kas bija, tā feodālā sistēma vienkārši bija uztaisījis to, kad visu rūpniecību uzlika uz to naudas drukāšanu, un tagad naudas drukāšana mašīna apstājās visu rūpniecību, pilnīgi visu rūpniecību, jo viņi nav, kā, jauna sistēma nav uztaisīta, viņi nav konkurētspējīgi ārpus feodālās sistēmas, vai tā. Un tas ir baigi. Tā, baigi. Saula, ir tā saula. Saula, mēram tā viņa spīd, kā ekrānā. Tā viņa ir izstās realitāte. Tieši tā ir izstās, jā. Un pēc man te šitā māja, kas te dzīvo, jā, tagad viss nāk tā, ka viss tā viena siena, tikai ir tieši tagad, kur ir saulēkts. Kur ir saulēkts pa ziemu, tā pretēpusē tieši pa 9 gradiem, tur, kur ir saulēkts pa vasarā. Pa 9 grādiem izmainās tas saulēkts, tas leņķis, nu jā, pa 9 grādiem. Baigi vispār liels tas leņķis. Un vispār jāizbrauc uz to valsti, jāizceļo, nu vismaz kaut kādā iekšā, kur no tā feodālās sistēmas ir mazāk atkarība. Laikam, kur nav tik daudz ražošana, nekad nav ražošana, bet ir kaut kāda, nu tāda, tur, Pieņemsim, Austrālijā ir ļoti daudz tās karjeras, un tam līdzīgi, tur tādas karjeras ieguši, un tur viss apstāsies. Tur iekšienē, tur daudz karjeras, resursus ļoti daudz iegūst. Austrālijā tur daudz cilvēku tajā biznesā iesaistīt. Tur jau stāst, ka tur brauc projām cilvēki no Austrālijas. Tur jau viss apstājies. Tas ir kaut kas līdzīgs, ka mums Liepājā, saka, tas metālurgs, kas 110 gadus nosvinēja, un pēc tam aizverās ciet. Tas ir no tās pašas operas, jā. Visāds, kur karjeras būs tās, visādi, nu, kur ir resursi, jo, ja rūpniecība vienkārši apturās, jo neviens netaisa uzkrājums, rotiet, uzkrājums netaisa nekur, tā kā Padomju Savienība pie rūpnīcām bija uzkrājumi. Un viņi, kad rūpnīca bišķi apstājās, tad apstājās viss ķēdi, pilnīgi viss apstājās, jā. Tas ir tā ir tāda bez uzkrājuma ekonomika, viņai ir, nav inerts nekāda, jā, viņi ir tā kā, nu, ja kaut apstājās, tad viņi tā kā, tā ļoti ķēžu reakcija, kad uzreiz viss iekšā. Un tā. Tādā veidā. Tā kā,
nezinu, 45 minūtes es pļāpāju. Es pļāpāju ne pa ko, neinteresantām tēmām. Par ļoti neinteresantām tēmām, skaistā laikā. Skaists. Man nav grādus, es nezinu, cik ārā grādi ir. Tie vajadzētu termometri nopirkt kaut kur. Man izsaukt, ka ir istabā termometrs, ārā termometrs, bet es viņu neesmu ārā. Man viņš istabā stāv, tieši pie sienas. Vajadzētu viņu pikabināt, pielikt klāt. Un tā. Jā, un es rauju, var teikt, secinājums tāds, es tagad izraušu 3, vienu jau izrauju zobu, vēl 2 izraušu. Lai man ir tāds ceļojumā man nebūtu apgrūtinājumi. Ar to mēs arī beigsim.